Esiet sveicināti raidījumā Futbola prāts un ar jums kopā raidījuma vadītājs Artūrs Biezais. Un pie mums šodien ir interesants viesis, interesantas profesijas, specialitātes pārstāvis. Ilja Šķaņīcins, esi laipni aicināts. Paldies, kā uzaicinājāt. Prieks šeit būt un runāt par futbolu. Un, kad es runāju par to specialitāti, futbols, sports vispār aug, un arī futbols aug, un arī treneru štābi, treneru korpus paliek arvien lielāki, un viss paliek specializētāks. Un tu esi analītiķis. Tu esi analītiķis mūsu nacionālajā izlasē, un tu esi analītiķis arī RFS komandā. Un kas ir analītiķis? Varbūt tie, kas nav saskārušies, kas ir analītiķis? Ko tas ietver sevī? Pa lielam analītiķis ir, pirmkārt, tas ir trenera asistents. Tāpat kā, piemēram, fiziskas sagatavotības treneris vai vienkārši asistents vai vārdsargu treneris. Galvenā doma ir palīdzēt trenerim, komandai. Atšķirība ir tikai tajā, ka analītika darbs pārsvarā notiek ārpus laukuma, nevis laukuma kopā ar komandu. Tad pie datora ar spēlētājiem. Tas ir galvenā atšķirība, bet tomēr kopumā tas ir trenera palīgs. Un runājot par funkcijām, par atbildības jomām, protams, ka analītiķim ir tāpat kā pārējiem asistentiem ir savas atbildības komanda. Un protams, galvenais ir nodrošināt informācijas pieejamību galvenajiem treneriem, viņu asistentiem. Un, protams, no galvenā trenera ir atkarīgs, kādas būs funkcijas komanda. Tāpēc, ka trenerim viņam ir savas prasības, un tas prasības jāizpilda. Kādam no treneriem varbūt vajag, lai analītiķis pēta un analizē savas komandas darbības, kādam vajag vairāk, lai pievērš uzmanību pretinieka analīzei, varbūt arī strādāt ar datiem, ar cipariem. Līdz ar to jāpielāgojas, kā ar katram trenerim ir jāpielāgojas. Jā, un tad būtībā, kas tas ir, ko tu analizē? Tu analizē tātad pretinieku, jā? Pirmkārt, mana gadījumā tas ir pretinieks, jā. Bet tomēr arī runājot par mūsu komandas spēli, piemēram, es pats taisu analīzes arī mūsu spēlētājiem, ne tikai par pretiniekiem, bet arī par mūsu komandas spēlēm, tāpēc, ka es zinu treneru jau vairākus gadus, es zinu viņu prasības, līdz ar to man ir informācija un es varu droši to nodot spēlētājiem. Skatoties treniņus, skatoties spēles, un, protams, arī ir svarīgi, lai treneris uzticas analītiķim. Tad tas miedarbības attīstās kopā ar laiku. Un, jo viņi ir labāk, protams, jo spēlētāji dabūs vairāk pareizas informācijas un varēs uztvert to pareizi arī. Būtībā sanāk, kā jau arī minēja, tad analizēt divas lietas. Tas ir futbola, pašas spēles, jā, vai tā ir iepriekšējā spēle, jā, vai tā ir nākošā pretinieka, piemēram, spēle, jā, sava komanda no iepriekšējās spēles, jā. Vai arī analizē kaut kādus datus, vai ne? Jā, datus, runāt par datiem, viņas ir ļoti daudz mūsdienīga futbolā, un es nevaru pateikt, ka kādas no viņam ir ļoti svarīgas, kādi nav tik svarīgi. Galvenais ir nodrošināt sev kolektīva, teiksim tā, atslēgas radītājus, uz ko jūs pievēršat vairākas uzmanības. Tas ir arī atkarīgs no galvenā trenera. Ko viņš uzskata par to galveno, uz ko viņš skatās, ko viņš analizē. Piemēram, ir treneri, kuri vairāk pievērš uzmanību aizsardzības darbībām. Un tādam trenerim
galvenokārt būs svarīgi saprast, cik labi viņu komanda, viņu aizsardzības spēlētāji, ne tikai aizsardzības spēlētāji, bet kopā komanda, cik labi viņi nospēlēja aizsardzība. Līdz ar to varbūt vairāk pēta aizsardzības trešdaļu, skatās uz divcīņām, uz kvalitātēm, kad spēlētājs aizsargs spēlē ar savu pretspēlētāju 1-1, tādas lietas, piemēram. Citam treneram varbūt ir svarīgākas tie atslēgas radītāji, kur raksturo vairāk uzbrukuma darbības. Un tur jau jāskatās uz citiem datiem. Un tā arī tu mēģini saprast, kas ir tiešām svarīgi komanda, kuru tu strādā, un tu vairāk vienkārši pievērš uzmanību tādam lietam, svarīgam lietam. Tāpēc, ka vēlreiz datus ir ļoti daudz, un ir svarīgi saprast, kas ir vajadzīgs, un noķert to signālu no vairākas informācijas, kas ir pieejama. Mm-hmm. Trenerim pēc būtības analīze vienmēr ir bijusi ļoti svarīgi analizēt spēli, gan bijušo, gan arī nākošo. Un pamatā jau ir analīzes, principi analīzes vai ne, tāda metodika. Ja. Kas ir tas, ka varbūt kurš nav analītiķis, ja, viņš nav analītiķis, bet viņš ir treneris, piemēram, ja, vēl viņam nav treneris štāba analītiķis. Kas ir tas pamats? Kā pareizi analizēt, piemēram, gatavojoties nākamajam pretiniekam? Varbūt sāksim otrādi. Kā analizēt iepriekšējo spēli? Kas būtu tā metodika? Droši vien, kā trenerim bija kādi uzstādījumi uz noteiktu spēli, tad viņš nav atkarīgi pa lielam, vai tas ir treniņu spēle vai spēle čempionāta. Kaut ko viņš tomēr savai komandai ir pateicis pirms spēles, spēles plānu, un būtu jāanalizē, vai izdevās to plānu realizēt vai nav, vai nē. Un ja viņš redz, kā spēlētājiem bija skaidrs, kas bija jāizdara spēles laikā, spēles gaitā, viņš to, protams, var parādīt un pateikt, ka tas ir tas virziens, uz ko mēs ejam uz doto brīdi, jūs to izpildiet, piemēram, ar reāliem piemēram video. Ja neizdevās realizēt to, tas, kas bija ieplānots, tad pakoriģēt, bišķi varbūt parādīt, kā bija jāizdara, un tādā veidā. Tas notiek, un, protams, treniņu process ir ļoti svarīgs tajā plānā, ka tu katru reizi atstrādā kaut ko, kas tev, kā trenerim, tavas domas, tava filozofija, tu domā, ka tas nostrādās un komanda spēlēs sava stila vai tava stila. Ja runājam, piemēram, par pretinieku analīzi, šeit ir tā lieta, ka trenerim, skatoties uz pretinieku, ir jāsaprot, kas ir tas raksturīgs komandai, pret ko viņš spēlēs. Vai tas ir pozicionālais futbols, vai tas ir pretuzbrukuma futbols. Stils, jā. Spēles stils, jāsaprot spēles stilu, un tur ir tas divi ceļi. Vai tu pielāgosies savu komandu pretinieka spēles stilam, vai tu mēģinās spēlēt tā, kā tu parasti spēlē, un caur savas spēlētāju kvalitāti mēģinās apspēlēt šo pretinieku. Arī, protams, ka, ja tev ir ļoti spēcīgs pretinieks pretī, tad tev jāieved korekcijas arī savas spēles stila, piemēram. Tas ir atkarīgs no trenera, no viņa filozofijas, kā viņš grib attīstīt spēlētājus vai pats, kā viņš grib attīstīties. Tas, ko tu minēji, tad ir jau iepriekšējās spēles, tad ir uzstādījums, vai ne? Kādu gribēja spēles uzstādījumu, kāds bija spēles stratēģijas, spēles plāns, jā. Tu atskaties, vai izdevās to realizēt, ja neizdevās, tad kāpēc, kāda ir iemesla, vai ne? Nākamajai spēlei gatavojoties to analizē, pretinieka spēles stilu, bet atkāpjoties vēl soli atpakaļ, jā. Kā tas notiek, kā analizē, piemēram, ir spēles fāzes, vai ne? Uzbrukums, pārēj no uzbrukuma uz aizsardzību, pārēj no aizsardzības uz uzbrukumu, var teikt, 5. spēles fāze ir standarta situācijas.
Vai, piemēram, uzbrukumu, kā analizē uzbrukumu? Iedala 3 daļās, respektīvi, kā tas notiek? Kas ir pirmā fāze, kā tiek analizēts? Pirmā fāze tas ir izspēlē no saviem vārtiem, ja treneris vēlas to darīt. Tas ir mūsu uzbrukums. Jā. Laukuma pirmā trešdaļa. Tieši, Tad ir laukuma 2. trešdaļa un laukuma 3. trešdaļa. Jā? Tādā veidā, kā iedala vispār, metodiski, kā iedala to analīzi? Tieši. Metodiski tas arī tā ir. 3 trešdaļas. Pirmā daļa tu mēģini dabūt sev bumbas kontroli. 2. fāze tu mēģini attīstīt savu uzbrukumu. Attiecīgi treniņos tu strādā gan uz pirmo fāzi, gan uz 2. fāzi, un ir noslēguma fāze, kas attiecas uz pēdējo trešdaļu. Un tur jau darbības, individuālas darbības, pa lielam, kā mēs vienmēr mūsu trenera štābā mēs runājam par to, ka mums jādod spēlētājiem instrumentus, kā tikt līdz pēdējai trešdaļai, un pēc tam nosacīti viņam ir punkti, kur viņam jāatrodas soda laukumā. Tas ir galvenais. Un pēc tam jau improvizācija. Viņi var pieņemt lēmumus. Pēdējā trešdaļa viņi ir brīvi. Protams, ir kaut kādi rāmi, bet tomēr viņi ir brīvi apspēlēt 1-1. Viņi ir brīvi nospēlēt sieniņa, piemēram, vai piespēlēt uz trešu, noorganizēt. Arī tas nav tikai tāpēc, ka mēs to sakam, viņam, protams, treniņos mēs pielietojam vingrinājumus, kuri palīdz viņam to īstenot laukumā. Bet kopumā tas ir atkarīgs no viņam, kā viņam jāiesit vārtus. Mēs viņam parādām, kā nokļūt pēdējā trešdaļa ar nosacījumu, ka viņam būs brīva telpa, lai centrēt, lai piespēlēt, lai atrod piespēle starpā, piemēram, un tikt līdz sitiena pozīcijai. Tad es tīvi sanāk uzbrukuma analizējam. Pirmo trešdaļu, kur mēs uzsākam uzbrukumu, tad mēs analizējam, kā mums gāja laukuma vidū, uzbrukuma veidošana, un tad analizējam beidzamo 3. trešdaļu noslēguma fāzi, tad kā mums izdevās gūt vārds. Un no aizsardzības aspekta arī 3 trešdaļas, un kā tur mēs analizējam? Pirmkārt, tas ir augsts pressings. Augsts pressings pie pretinieka vārtiem. 3. trešdaļa tikai no aizsardzības, ko mēs darām? Vai nu mēs varam to pielietot, vai esam spējīgi to pielietot, vai mums ir pietiekami gatavi spēlētāji, tāpēc, ka pressings, tas ir bišķiņ dziļāk, bet pressings ir grupveida darbība, kad visiem vajag būt iesaistītiem, un tas ir jāizdara laicīgi. Ja mēs to gribam darīt, ja mēs to varam darīt, protams, tas ir viena no aizsardzības funkcijām, un tas ir pirmkārt, ko mēs darām, ja mēs spēlējam aizsardzībā. Augsti aizsargājamies, pielietojam pressingu. Ja mēs pēc tam runājam par 2. vai viduszonu, tur arī ir vidējais bloks, pozicionāla aizsardzība, un no vidējā bloka mēs varam pielietot arī pressingu, bet tas ir bišķiņ cits pressings, mēs to gatavojam nevis pēdējā trešdaļa, uzbrukuma trešdaļa, bet tas, kad mēs atrodamies vidējā blokā. Ir arī dažādas formācijas, dažādi taktiski izvietojumi, kā un ko un pret ko un kad to darīt vai nedarīt. Arī analizēt pretiniekus, mēs varam pēc analīzes apgalvot, ka, piemēram, mūsu pretinieks ļoti daudz kļūdas zem pressinga vai atsevišķi spēlētājs kļūdas zem pressinga. Un tad mēs mēģinam novirzīt spēle tādā veidā, lai, piemēram, šis spēlētājs vairāk saņem bumbu un tajā brīdī uz viņu ir spiediens, piemēram. Runājot par mūsu trešdaļu, tas ir viena no svarīgākajām fāzēm, kad tu esi pozicionāla aizsardzība savā laukuma pusē, un tad vispirms tev jānodrošina savu sodu laukumu, pēc tam tev jānodrošina sodu laukumu savus vārtus, un pēc tam tev jāpalīdz vārtsargiem, ja jau situācijā ir tikuši līdz sitienam vai
bīstams moments, piemēram. Tāda sanāk, ka uzbrukumā mēs analizējam pirmo trešdaļu, kā uzsākam, tad vidū kā veidojam, trešajā trešdaļā kā noslēdzam, no aizsardzības aspekta, kā mēs presingojam, tad ir laukuma vidū vidējais bloks, jeb kā mēs vidū izlemjam spēlēt, varbūt uzreiz zamajā. Jā. Tad beidzamajā trešdaļā vai zamais bloks, jā, vai būtībā aizsardzība soda laukumā. Un kā pārējais struktūrēt analizēt gan no plusa uz mīnus, gan no mīnus uz plusa. Vai ir tur kāda metodika un struktūra? Teiksim tā, ir komandas, kuram ir spēlētāji, un viņi ir bīstami, kad viņi spēlē pretuzbrukums. Piemēram, viņi ir ļoti ātri, individuāli spēcīgi, ar labam individuālam kvalitātēm. Viņi spēja apspēlēt viens pret vienu, aizskriet pretuzbrukuma. Protams, gatavoties pretiniekam, mums jāsaprot, vai ir tādi spēlētāji vai nav. Vai tomēr tā ir komanda, kur pretuzbrukumu taisa caur piespēlēm, caur flangu maiņu, piemēram. Attiecīgi skatoties uz to, mēs varam sagatavoties tiem pārējiem. Varbūt mums vajag papildus spēlētājs aizsardzība. Varbūt nosacīti mēs spēlējam ar 4 aizsargiem, un kad mēs esam uzbrukumā, mēs ļaujam tikai vienam no malējiem aizsargiem būt uzbrukumā. Un pretējā flanga malējais aizsargs viņš paliek, lai nodrošinātu un lai mēs būtu droši un stabili pārējās fāzes. Piemēram tā, ja mēs runājam par mūsu pārējiem no aizsardzības uz uzbrukumu vai no atpakaļ. Pirmkārt, un tas nav noslēpums, ka ir jāskrien. Un tas jau iet roku rokā ar fizisku sagatavotību, ar spēlētāju spējam un gatavību skriet, noteikta intensitāte visu spēli garumā. Tāpēc izvēlējoties sākuma sastāvu vai maiņus, par to arī jādomā. Kā, piemēram, aizies tā spēle, vai mēs spēlēsim vairāk pozicionāla aizsardzība un mums jāizmanto vairāk pretuzbrukumus, līdz ar to arī attiecīgi sastāvs ir komplektēts. Okay, un paliek mums būtībā beidzamā spēles fāze, jā, standarta situācijas. Tie ir stūra sitieni, jā, soda sitieni. Tagad ar vien populārāk sāni iemetieni, jā, paliek analīze. Tas ir noteikti ļoti svarīga futbola sastāvdaļa. Un arī dati rāda, ka, piemēram, virslīgā gandrīz katrs 4. gols tika iesists pēc standarta situācijas. Tātad mēs nevaram vienkārši noliekt maliņā šo fāzi. Jāstrādā gan uzbrukuma, gan aizsardzība. Katrs treneris izvēlas sev piemērotāko veidu, kā to darīt. Ja mēs runājam par aizsardzību, tad vai tas ir zonāla aizsardzība, vai 1 pret 1 spēlēsim, vai tas ir jaukta. Un ir vairākas variācijas, kā spēlēt uzbrukumu, vai tas ir, protams, arī atkarīgi no tā, kāda tev ir spēlētāji. Arī nav noslēpums, piemēram, RFS mums ir diezgan ražēni spēlētāji. Protams, ka sava veida priekšrocība mums ir, piemēram, spēlējot pret nosacīti spēlētājiem, kuri ir zemāk, vidējs augums ir zemāk. Šajā ziņā skaidrs, ka varbūt vajag vairāk centrēt un mēģināt to pēc pirmā centrējuma uzvarēt divcīņu. Gaisa divcīņu. Citas komandas, citi treneri, viņi pielieto vairākas metodes, vairākas opcijas, izspēlē bumbu, taisa kaut kādu kombināciju, lai bišķiņ
lai izdarītu tā, lai pretinieki bišķiņi tur pabīdas izbīdas no savām vietām, dabūt kaut kādu brīvu telpu, kur var iecentrēt vai piespēlēt. Nu, tādā veidā. Protams, bet kopumā tas ir ļoti svarīga futbola sastāvdaļa mūsdienas futbola. Un, protams, ir daudz arī jāstrādā. Un es zinu, ka gandrīz visas komandas, cik es zinu, uz to strādā ļoti, ļoti daudz. Kas ir tas absolūtais minimums, lai varētu analizēt vispār? Nu, pieņemsim, treneris, ja? Kāds varbūt, nav ne visiem pieejams programmas, ja, kur tu ieliksi visu sazīmēsi, ja, saliksi zonas. Ja? Kas tas absolūtais minimums? Jo, manuprāt, analizēt var ļoti, ļoti daudz ar absolūto minimumu. Kas būtu absolūtais minimums treneriem, ar kur viņš varētu analizēt? Absolūtais minimums būtu vēlmē analizēt vispirms. Tātad, nerunājot par to, ka tas ir nepieciešams, bet teiksim, trenerim ir tikai viens palīgs un viņš tur nodarbojas ar daudzām funkcijām komandā. Tad treneris pats izlēma, ka viņam jāanalizē. Tad, visdrošākais veids to darīt vienkārši paņemt spēles ierakstu, ja tas ir pieejama, protams. Kaut parasto ierakstu no televīzijas, piemēram, un to skatīties. Nākamais solis ir, protams, tehniskā filmēšana, un tas, kad tu vari uzreiz skatīties uz visu bildi kopumā. Nākamais solis ir treniņu analīze, individuāla analīze spēlētājiem. Tas jau, vai tu vari to, ja tu vari to nodrošināt ar savu stafu, tu pats vai tu deleģē kādam no stafa to, vai tev ir analītiķis, kurš ar to nodarbojas. Būtībā tad sanāk, minimālais, lai varētu analizēt, ir video ieraksts, ja, un papīra lapa vai kur tu analizē, strukturēti izēj, uzbrukums aizsardzība, trešdaļas pretuzbrukums standarta situācijas struktūra tev ir pieejama, tikai atrod tos momentus, katra atzīmē savā pozīcijā, un tas būtu absolūtais minimums. Ja nav pieejams video, varbūt jauniešos, jā, tev nav pieejams, tad spēles apmeklēšana klātienē, kur tieši tāpatās, jā, sistemātiski iziet cauri. Ja ir video, protams, tas atvieglo. Protams, ja ir laiks to darīt, ja tas netraucē treniņu procesam, tad to jādara. Tā arī dara, cik man ir zināms, jauniešu treneri to dara, viņi apmeklē spēles. Nav svarīgi pa lielam arī, ir, protams, svarīgi, ja tu mēģini saprast, kā tavs pretinieks spēlē, bet kopumā apmeklējot spēles un skatās uz to, kā citi treneri dara savu darbu, ka viņi strādā laukuma malā, tas viss ir svarīgi. To ir jāanalizē. Un runājot jau varbūt ne pa minimumu, bet runājot jau, teiksim, par jau kvalitatīvu analītiķa līmeni, ja? Kas ir tas, kas tiek izmantots procesā, kas ir visi tie resursi, kameras, datori, programmas? Tu arī visu minēji, jā. Tas viss ir vajadzīgs, lai analīze būtu kvalitatīva. Ir vairākas programmas, datorprogrammas, kuras palīdz analizēt video vispirms. Ir vairākas kompānijas, kuri piedeva arī fiziskas datus apstrādāšanas līdzekļus. Un to visu saliekot kopā, tu vari dabūt jau kaut kādu analīzi diezgan laba kvalitāte kopumā. Un tu jau nedaudz arī minēji, bet tam kvalitīvam darbam ir vajadzīga savu kameru, vai ne? Tur nedara televīzijas kamera. Kas ir tie iemesli? Tas ir, es ieteiktu, tas ir pirmais, kas ir jāizdara, ja tu gribi analizēt savu komandu.
Tāpēc, ka droši vien, ka filmēs pirmkārt savas komandas darbības, savas komandas spēles, jo dabūt pretinieka ierakstus nevienmēr ir iespējams, bet vismaz savas komandas treniņu procesu, spēles procesu var nofilmēt un nofilmēt tā, lai redzētu kopbildi. Redzēt visus spēlētājus, redzēt maksimāli daudz laukumu, jo televīzijas filmēšanā bieži vien izpaliek būtiskākie momenti, jo televīzija filmē tur, kur ir bumba un apkārt bumbai. Ja? Un bieži nefilmē, kur ir prom no bumbas, kas ir bieži vien ir pats noteicošākais. Ja? Jo tur, tu neredz aizsardzības līniju, ka viņi veido kompaktumu, vai tu neredz tur kaut kāds uzbrucējs, ja? Vai kur kāds telpā ieskrien, un tur tas viss izpaliek. Ja? Tāpēc tās kameras, pareizais leņķis, augstums, vai ne? Un to, ka tu redz lielu laukumu daļu, tas palīdz analizēt. Ir arī programmas, vai ne? Kuras palīdz analizēt, zīmēt, bet jautājums ir, vai var bez tām programmām kaut ko zīmēt un varbūt kādā veidā, bultiņas iezīmēt, piemēram. Jā, ir arī diezgan izplatītas un pielietojamas programmas. Kā man bija pieredze, kad es uzsacīju savas gaitas analītiskā joma, man nebija nekādas programmas. Ko es darīju? Es vienkārši taisīju print screenus no video un pēc tam apstrādāju to Word dokumentā. Jā. Tas arī ir iespējams izdarīt, ja, piemēram, līdzekļus nav nopirkt nepieciešamas programmas. To arī var darīt. Protams, tas aizņems daudz vairāk laiku, tāpēc arī analīti pielietoja jaunas programmas, kuras būtiski saīsina to laika procesu. Futbols strauji attīstās tagad, un laiks ir ļoti svarīgs. It īpaši, kad tu spēles, piemēram, pēc 3, kādreiz pēc 2 dienām, tad jāsagatavo visu diezgan ātri, un, protams, tādas programmas ļoti palīdz. Jā, es domāju, tādā ziņā, kad nav īsti attaisnojumi neanalizēt, ja ir vēlme, tas, ko tu arī mini, var uztaisīt ekrāna šāviņu, vai ne, ielikt viņu iekšā kādā dokumentā vai prezentācijā, PowerPoint vai Keynote, tur mierīgi jau varbūt sagatavs, ar kaut kādām līnijām un visu, un to bildi vienkārši liec atpakaļ video apstrādē, un tur diezgan daudz var balstīt arī uz to. Ja. Mūsdienās, ja tu gribi tādu baigi ātru operatīvo, ko es dažreiz arī daru, video palaižu tepatās telefonā vai iPadā, piemēram, ja, uztais screen recordingu, apturu, uzlieku zīmēšanas režīmu un vienkārši zīmē pa virsmu tās pašas būtiņas. Ja, viņas nav tik skaistas, bet lietas būtība taliek tā pati. Un, restīvi, veikt to analīzi tā, kā tu saki, ir vajadzīgi vēlme analizēt. Ja, tās lietas struktūru mēs jau apmēram zinām, vai ne? Un nepieciešamie rīki, viņi nav jāsās uz top līmeni, kas tev ir, visi tie dati. Pilnīgi mierīgi to strādāt arī ar ikdienas līdzekļiem, lai veiktu pietiekami kvalitīvu analīzi. Jā, piekrīt. Analīze, nevis kļūst arvien populārāka, bet es teiktu, pat tā specializācija arvien vairāk un vairāk izplatās, jā. Un vai analītiķi arī iedalās vēl kaut kādās apakškategorijās? Jā, lielajos klubos tā arī notiek, jo klubs ir lielāks, jo daudz atbildības. Un, piemēram, mēs ar tevi minējam, ka analītiķiem ir jāskatās uz savas komandas darbībām, uz pretinieku, uz datiem, varbūt uz datiem ne tikai tieši spēles kontekstā, bet arī fiziskiem datiem. Un vēl klāt tām ir arī spēles menedžments, kad tu spēles gaitā mēģini saprast, ko sagatavoja tev pretinieks, vai varbūt kaut ko tu redzi, ka nestrādā tavas komandas izpildījumā, un saulaicīgi palīdzēt treneru štabam to nokoriģēt. Tātad vairākas funkcijas. Un lielajos klubos katrā lauciņā, katrā jomā ir specializēts cilvēks, analītikas, kas par to atbild. Strādāt komandā ir diezgan interesanti, bet tomēr Latvijai uz doto brīdi tādas komandas nav.
teiksim tā, varbūt ir 1-2 cilvēki, kuri ir atbildīgi par analīzi, bet kopumā tas šeit nav, Latvijā nav tik attīstīts pagaidām šis virziens. Tad Nacionāla izlasē bija pirmais analītiķis. Tieši pozīcija analītiķis. Jā. Atsevišķa pozīcija, tu biji pirmais. Jā. Un tagad jūs Nacionālā esat divi analītiķi, un tad jūs sadarbojaties. Jā, un mēs sadalām arī tas funkcijas. Viņš ir atbildīgs vairāk par pretinieku spēles analīzi, un esmu atbildīgs vairāk par mūsu spēles analīzi. Divas jomas vai funkcijas, par ko mēs atbildam kopā ar viņu. Protams, vēl neminēju arī, ka ir svarīgi arī korekti un pareizi noprezentēt informāciju vai nu treneru štābam, vai nu spēlētājiem. Tas ir arī atkarīgs no tā, vai treneris uzticas tev runāt ar spēlētājiem, prezentēt kaut ko, bet tas ir arī neatņemama sastāvdaļa, gatavot prezentācijas, gatavot video analīze no video ierakstiem un arī pa kategorijām, vai nu pēc secības parādīt to spēlētājiem tā, lai viņi pēc iespējas labāk uztver to informāciju. Mm-hmm. Nu, analītiķim vispār, manuprāt, analītiķis ļoti būtisks atbalsts treneru štābam, ja, jo man pašam arī analizējot vai iepriekšējās spēles vai gatavojoties nākamajiem pretiniekiem, īpaši izlases kontekstā, ka tu nezini precīzi visus tos spēlētājus, un tad tur jaunieši izlasēs izaicinājumi nevienmēr video ir kaut kur pat pieejams, un tur var noslēpt, ja, un noteikti, kad analītiķis atvieglo to pirmo fāzi, ievākt to globālo informāciju, kur es pēc tam kā treneris varētu atsījāt, kas man ir būtisks, kas nav tik būtisks, ko mēs fokusēsimies, tā kā tu teici, vai mēs mēģināsim to presingu taisīt vai nē. Un analītiķis, manuprāt, ļoti, ļoti būtisks balsts, jā, treneru štābam, jo viņš var sagatavot visu to pamatbāzi. Un tas, ko tu saki, ir ļoti būtiski, vienmēr, ko es arī dzirdu no daudziem analītiķiem, vai tepī, kad no Beļģijas, jā, atbraukuši arī analītiķi. Ka vienmēr saka, ka viņam ir ļoti būtiski saprast visu, ko domā treneris, lai viņš tad pēc iespējas kvalitīvāk varētu sagatavot visu to informāciju, jo jādomā ir līdzīgi, jo jāsaprot, kas tieši ir vajadzīgs tajā visā, no tās visas analīzes. Un viņš jau teica tādu interesantu frāzi, ka labs analītiķis ir tas, kurš negrib trenēt. Tā ir vai nav? Jo analītiķis ir analītiķis, tas nav treneris. Tas ir... Es pagaidām negribu trenēt. Jā, tu gribi būt analītiķis. Jo agrāk jau kādu tāda, vienmēr šķiet, ka treneris ir analītika. Protams, ka viņš ir analītika, bet tā sagatavē visa ļoti būtiski. Ir piemēri, kad analītika kļuva par treneriem. Ļoti daudz. Ļoti daudz. Jā. Kad tu vienkārši analizē, pēc tam tu kļūsi par treneri, jā. Jo tu vienkārši iemācies analizēt visus tos datus, pielietot un darboties laukumā. Tik un tā, tu esi vienmēr procesā, tu blakus laukumam, vienmēr blakus treneriem, tu visu var sadzirdēt, saprast, tā kā dabūt pieredzi, klausoties, ko treneri runā, un, protams, kādreiz, kāpēc nepielietot šo informāciju nākotnē. Tā kā mēs arī tiem runājām, tad būtībā varam analizēt gan datus, gan arī pašu spēli, vai ne? Un, vislabākais, protams, ir vienmēr savienot tās lietas arī kopā. Jā. Un tu biji izanalizējis Latvijas futbola virslīgas gūtos vārtus, vai ne, visus gūtos vārtus, un izanalizēja to trešo laukuma trešdaļu uzbrukumā, kas ir būtībā uzbrukuma noslēgšana, jeb gūtie vārti, vai ne. Un ko tieši tur, ko tu analizēji? Varbūt vispār nevis kas tur gala rezultāts sanāca, bet kas ir tie dati, ko tu analizēji, ko tu pētīji? Lasot speciālus izdevumus no UEFA, kur viņi apraksta, piemēram, Champions League mačus, tad kopsavilkums, tehniski taktiskais, gan no Eiropas līgas. Es tur ieraudzīju, ka arī analizējot vārtu guvumus, ļoti daudz skatas uz aizsardzības darbībām. Kas notiek tajā brīdī, vai spēlētājs, kur sīt vārtos, vai viņam ir spiediens tajā brīdī? Ja ir, tad
kāds spiediens, vai tiešais spiediens, vai netiešais spiediens. Ar spiediens domā, aizsargs rada tev vai ir pretestība, vai pretestība, kāds viņam traucē izdarīt to sitienu. Runa ir tieši par sitienu, kad tiek gūsti vārti. Vai vispār spiediena nav. Un tur bija rakstīti tādi cipari, kā piemēram 20% no visiem gadījumiem uz spēlētāju netiek pielietots spiediens, tiešais spiediens. Kas nozīmē vispār tiešais vai netiešais spiediens? Tāpēc, ka spiediens ir vienmēr, kad tu esi laukumā un tev ir tas brīdis, kad tu esi gatavs uzsit pa vārtiem, uztaisīt to pēdējo sitienu, tas spiediens ir. Šajā ziņā tiešais spiediens nozīmē tā, ka tev ir reāla pretdarbība no aizsarga. Kas ir reāla pretdarbība, kas var domāts? Tas ir aizsardzības darbība. Viņš taisa izklūpienu, viņš ir ļoti tuvu. Viņš ir ļoti tuvu. Tā ir tiešā. Cik ir tuvu? Kas skaitās tuvu? Netiešais spiediens ir, kad apkārt spēlētājiem, kurš sit pa vārtiem, 5 metru attālumā ir vismaz viens spēlētājs. Tad, ja spēlētāja tuvāk par 5 metriem viņa nav, tas skaitās, ka spiediena nebija. Ka pretestība nav. Ja tālāk par 5 metriem no viņa, tas skaitās, ka pretestība nav. Pat ja viņš, piemēram, ir 6 metru attālumā un viņš bloķē sitienu, kaut kādu vārtu pusi, tas skaitās, ka pretestība tajā nav. Pretestība nav. Ja viņš ir tuvāk par 5 metriem, lai arī aizmugurē vai kur, tad tas skaitās, ka ir pretestība. Jā, ir pretestība, bet aktīva vai neaktīva. Tiešais spiediens vai netiešais spiediens. Tā ir tā atšķirība. Un man kļuva interesanti, kā tomēr ir virslīga. Vai mēs varam salīdzināt datus un paskatīties, vai mēs esam atpalikuši no tiem datiem, kas ir Eiropa tagad, vai mēs esam līdzīgi līmenī, vai mums kaut kas varbūt ir labāk nekā viņiem. Un tā arī radas ideja paskatīties uz vārtiem. Un ir arī svarīgais moments, ka tiek skaitīti tikai vārti no spēles un vārti no standarta situācijām. Tas nozīmē, ka taisni soda sitieni neskaitās, 11 metru soda sitieni neskaitās, un tas ir tas, kas un arī neskaitās savos vārtus, kad spēlētājs savus vārtus arī neskaitās. Tad kopumā izanalizēti bija ap 450 vārtu guvumus, un izrādījās, ka mums ir ļoti līdzīgi dati, cik daudz mums tika iesists bez spiediena. Bez spiediena vispār. Tad tas nozīmē, ka 5 metru attālumā vispār nav pretspēlētāji. 2%. Gan Eiropā, gan mums apmēram no 100 vārti, 2 vārti tiek iesisti, kad vispār spiediena nav. Restīvi, tikai 2 gadījumos no 100 vārtu guvumiem ir tā, kad iesist golu un 5 metru attālumā nav neviens aizsargs, kurš šāda tiešu pretestību. Jā. Tas ir ļoti reti. Ko? Tas ir reti. Sanāk, ka lielākā daļa ir vienmēr ar pretestību. Jā, lielākā daļa ir vienmēr ar pretestību, bet svarīgi, vai pretestība ir spiediens tas tiešais vai netiešais. Un šeit jau kļuva interesantāk, tāpēc, ka, piemēram, virslīgā ap 70% vārtus tika gūti ar spiedienu. Ar tiešu spiedienu. Kad nosacīti 5 metru attālumā no spēlētāja, kurš sit pa vārtiem, ir pretinieki. Vismaz viens. Ja? Un 30% gadījumi nav. Tātad spiediena nav.
spēlētājs ir ļoti tuvu, Jā. bet viņš netaisa nekādu pretdarbību. Viņš netaisa nekādu pretestību. Tas ir 30%. Tad no 10 vārtiem... Tad no 30% gadījumu viņš atrodas 5 metru radiusā, Jā. bet viņš neveic pretdarbības. Viņš jā. ir tur, bet Jā. tā pretdarbība nav aktīva. Jā. Viņš vienkārši tur atrodas. Jā. Un 70% gadījumu tad spēlētājs ir tuvāk pa 5 metriem, un viņš arī veic aktīvu pretdarbību. Tad viņš mēģina novērst, mēģina kaut kā ietekmēt, viņš tuvojās uzbrucējiem, un tu jūti, kad ir pretdarbība. Un salīdzinot ar Eiropas klubu turnīra datiem, Eiropa, protams, tā pretestība ir agresīvāka. Piemēram, tikai 20% no visiem gūtiem vārtiem tiek gūti bez tieša spiediena. Cik procenti? 20. 20. Jā. Tātad tur ir daudz ratāk nekā Latvijā. 10% starpība pareizi? Ja mēs skatāmies, tad, piemēram, ja mēs skatāmies atsevišķi uz vienu spēli, varbūt tā nav tik liela neviena, bet atšķirība. kopumā 10% atšķirība. Jā, 10% atšķirība. Tas nozīmē, ka viņi spēlē ciešāk, tuvāk, un tas nozīmē arī, ka ir grūtāk iesist vārtus. Un mūsu dati, virslīgas dati, ir salīdzinājumi un ļoti līdzīgi ar jauniešu čempionātu, jauniešu Champions League datiem. Ar jauniešu Champions League datiem mūsu virslīgas rādītāji ar to aktīvo pretestību ir līdzīgi Champions League jauniešu datiem. Tur arī ap 30%. Ap 30%. Jā, tas nozīmē, protams, tā kopā analizējot vidēji mūsu aizsargi ļāva vairāk sitošam spēlētājiem nekā Eiropas sacensības. Būtībā tad varētu atgriezties atkal tas, kas bieži tiek runāts, kad tā intensitāte augstākā līmenī ir daudz lielāka, pie kuras ātrāk ir jāpielāgojās, un šis ir viens no tiem spilgtiem atkal piemēriem, kad ja šeit tev biežāk būs iespēja uzsist bez tādas aktīvas pretestības, tad nākamajā līmenī tev būs retāk tādas iespējas. Tev būs jāizmanto katra iespēja, lai tu varētu gūt tos vārtus. Jā, tieši tā. Un arī runājot par noslēgumu fāzi, tu minēji, cik daudz vispār tik iesists viena pieskāriena. Šeit ir interesanti, tāpēc, ka virslīga vārtus, kur tiek gūti ar vienu pieskārienu, ir bišķiņ vairāk nekā Eiropas sacensības. Vienā pieskārienā vairāk Latvijā? Jā, Latvijā. Okay. Tā Eiropā ir 60%, kas ir daudz vairāk nekā 2 pieskārienu vai 3+ pieskārienu. Cik Latvijā? Cik Latvijā sit vienā pieskārienā un cik sit 2 un vairāk? Kā tu atzīmēji? 1, 2, 3 un vairāk. 3 un vairāk. 3 un vairāk, principā tas jau ir dribls. Jā. 2 pieskārieni apstrādāja uzsitu, 1 pieskāriens uzreiz ir uzsitu. Kādi ir Latvijā tie dati? Latvija ir vairāk nekā Eiropā, šī gadījumā ir 66. 66% gadījumu tiek vārti iesisti vienā pieskārienā. Jā, tas ir bišķiņ vairāk, bet tas ir tikai manas domas. Es nevaru apgalvot, ka tas ir pareizi vai nav, bet tāpēc, ka mums ir spiediens uz spēlētājiem ir zemāk, varbūt viņam ir bišķiņ vairāk laiku, lai nospēlētu precīzāk viena pieskāriena. Tad viņš iztiek bez tā lieka pieskāriena, lai, piemēram, uztaisīt kaut kādu maņkustību vai kaut ko līdzīgu. Ja? Tad viņš ir brīvāks, lai uztaisītu sitienu viena pieskāriena. Varbūt tāpēc šis procents ir bišķiņ vairāk. Bet tomēr vadlīnija ir tā, ka vairākus vārtus teksistas ar vienu pieskārienu. Atkal būtībā futbols man bieži vien šķiet ir tāds sarežģīts, bet ļoti vienkāršs. Visu to, ko parasti arī saka, ka uzbrucējiem ir jānoslēdz vienā pieskārienā, tas pats arī parādās datos, ka lielākā daļa vārtu viņi tiek gūti vienā pieskārienā. Cik tu teici Eiropā ir?
Eiropā ir 60%. Un mums? Vidēji. Mums 66%. Un arī, starp citu, ir interesants arī fakts runājot par 3+ pieskārieniem, kad tu minēji, tas ir driblings. Ot Eiropā ir daudz, nosacīts ir daudz vairāk gadījumi, kad vārti tiek gūti izmantojot individuālas darbības, jeb driblingu. Individuālas kvalitātes. Mums šis procents ir zemāk. Tas arī apliecina to, ka varbūt mēs neesam tik viltīgi, mēs neesam tik tehniski, mēs neesam tik droši uz bumbas un 1-pret-1 situācijas. Šeit ir tā labākā daļa. Kā pareizi pateikt, ka tu esi drošs, ka tu to vari izdarīt. Tā pārliecināts. Vai pārliecināts, jā. Bet šeit ir labs piemērs atkal tieši tai analītikai, jā. Jo, cik tā analītika viņi iedalās, jā, kā tur bija taktikāla analītika un data analītika, jā, tā kā tie specialitātes arī analītiķiem jau iet arvien dziļāk. Un te ir ļoti labi, šis ir ļoti labs arī piemērs, ko arī saka, tie dati atšķirās, vai ne? Viens ir vienkārši viņus izanalizēt, kādi ir tie cipari, un cits ir mēģināt saprast tos iemeslus. Jā. Kā tu arī minēji, varbūt, no vienas puses mēs varētu teikt, varbūt mēs esam meistarīgāk noslēgt vienā pieskārienā, gan jau, ka viņi ir meistarīgāk, bet varbūt tieši dēļ tā, kad spiediens viņiem ir biežāk, viņiem veidojas tādas situācijas, kur vienā viņš sapratīs, ka viņš arī nevar uzsist. Un viņam nāks taisīt vienu pieskārienu, aizsargs joprojām turās uz kājām, spiež viņu malā, viņam nāks varbūt vēl vienu uztaisīt pieskārienu, tikai tad sist, vai ne? Un te ir tā burvība visiem tiem datiem, kad skatoties uz cipariem, mēs īsti nezinām, un viņi ir jāsavieno ar to, ko tu vizuāli redzi. Jāsaprot kontekstu, kas tie pa datiem ir, kāpēc ir tā, kāpēc vairāk pieskārienu. Starp citu, nākamais solis ir jāanalizē sitienus, nevis vārtu guvumus. Visus sitienus. Protams, ka tas ir darbs padarāms, ja daudz grūtāk to izdarīt, tāpēc, ka vairākus momentus jāanalizē, bet tur tad būs jau konteksts. Cik daudz vispār, cik daudz procentu vispār situācijas, kad spēlētājs sit pa vārtiem, cik daudz viņam ir pretestības, tāpēc, ka ne visi, protams, sitieni tiek līdz vārtiem. Nobloķēti, garām, daudz. Un kas notiek tad, kad vispār ir sitiens pa vārtiem? Kā reaģē aizsargi? Vispār kopumā, ne tikai vārtu guvuma momentus. Jā, un būtībā, ja mēs tuvojamies beigām, ja mēs savākam kopā būtībā tos datus, un ja mēs noraksturojam klasisko vārtu guvumu, tādi klasiski, kas notiek, tad tev 7 no 10 gadījumiem būs aktīva pretestība 5 metru tuvumā. Tas nozīmē, ka no 10 sitieniem 7 gadījumos tev aizsargs būs tuvu, un viņš veiks arī aktīvu pretdarbību. Viņš tev samazinās distanci, mēģinās nobloķēt. Un, būtībā arī var teikt, 7, ja mēs nopaļojam, un 7 no 10 gadījumiem virslīgā vārti tiek gūti vienā pieskārienā. Tātad kopā mēs varam pateikt tā, ka 7 no 10 gadījumiem uzbrucējs gūst vārtus, sitot vienā pieskārienā, kad aizsargs aktīvi mēģina nobloķēt. Tad kopējā, ja mēs savākam visu kopā. Jā, tieši tā. Okay, tieši. Super. Tas arī jau jāpadomā par treniņu procesu, kā... Jā, tas ir tas, kad mēs runājam par spēles realitāti, jo spēles realitātes metodika ir ļoti svarīga, ja. Un tas ir viens no principiem, kad mēs domājam par spēles realitāti, ir jāsaprot, kas tad ir tā realitāte. Un šī analītika, šie dati, tad viņi tev arī sniedz. Ja? Un tālāk jau tu kā treneris tev pašam ir jāsaprot, cik tu taisīsi pretestību, cik tu netaisīsi pretestību, bet tavā atsauce ir tie dati, kas tev ir pieejami, ja? Jo tā ir tā realitāte. Tas ir tas, ar ko tad viņi gala rezultātā saskarās. Vai ne? Un, ja tu trenēsi, sitiens pa vārtiem, 2-3 pieskārienos ar 2 manikeniem, tas galīgi neatainos to realitāti. Tev ir jādomā par to balansu. Kurš ir pareizais balans, to mēs nezinām. Bet katram trenerim strādājot ar datiem, viņam tas ir pašam jāpieņem arī lēmumu.
Paldies, kad ieradies. Paldies, kad iepazīstināji nedaudz ar specialitāti kā analītiku, kā viņi iedalās, kā mēs varam analizēt datus. Jā. Paldies, kad gan izanalizēji virslīgas gols, gan arī, manuprāt, diezgan būtiski dati, ar kuriem var jau tālāk strādāt arī treneri. Un, ko var novēlēt analītiķim? Lai nebeidzams microSD kartes? Mūžīga baterija? gan, tur vairāk lietas novēlēt. Zināt, zvejniekam saka, ne asakas, jā? Kas būtu analītiķiem? Kas ir labākais, kas ir būt analītiķiem? Vienmēr uz pozitīvas, būt pozitīvam, tāpēc, ka tev ir kāda funkcija – palīdzēt. Ja tu gribi palīdzēt, tev jābūt optimistam. Ok, labi, pabeigsim uz optimista nots, tāpēc, ka optimistam jābūt, es domāju, ka arī pēc dabas, lai ir pozitīvi, kā mēs skatāmies uz visām lietām. Paldies raidījuma skatītājiem, klausītājiem. Esam pārliecināts, ka šeit bija daudz noderīgas informācijas, kuras mēs varam izmantot savā praksē, ikdienā, analīzē un novēlu jums sekmīgas analīzes. Tiekamies nākamajos raidījumos. Paldies!